gads ir iesācies ar īpašu jaunumu, kad mums komandā beidzot ir pasaules līmeņa tehnika, ar kuru visu sezonu braukas Jānis Berķis ar Edgars Čeporjus. Es esmu ļoti gandarīts par to, kad varam apkalpot šādu veidu mašīnu, izzināt viņu, strādāt ar regulējumiem. Tā tālāk, es domāju, ka šis būs ļoti interesants gads tieši šī iemesla dēļ, ka tāda tehnika mūsu komandā. Tagad būs šī mašīna, Māris mums plānots, ka visu gadu apkalpos. Paldies arī īstenībā viņam, jo viņš daudz izdarīja, lai mēs viņu dabūtu tik ātri un šeit uz vietas. Šī ir Ford Fiesta R5 ar visiem pēdējiem uzlabojumiem. Viņa ir labāka, foršāka, vienkārši labāka mašīna. Jauna, pārdomāta, skaista, balta. Teiksim, salīdzinoši R5 mašīna ir droši vien 4 vai 5 reizes dārgāka kā N-grupas mašīna, bet arī tā bauda no braukšanas ir arī pat 6 reizes lielāka nekā braukt ar N-grupas mašīnu. Mums ir jābrauc vienkārši tie kilometri jāvāc un jāmēģina. Tad ne jau saprasties, vienkārši jāmēģina pierast pie tās mašīnas. Viņi ir citādāk, viņas viss tā vadāmība, ko es domāju, ka jebkurš var apstiprināt, kurš ir pārkāpts no Mitsubishi evolūcijas uz R5, kad ir citādāk. Šī mašīna būs arī pieejama uz īri, uz dažādiem ralliem, gan Eiropas līmenī, gan pasaules, gan arī nacionālos. Tā kā es domāju, ka noslogosim mašīnu, lai viņi strādā mūsu komandā. I feel quite okay, quite good. I have now some goals to make it with rallies in Latvia, so I want to just feel better, try something new. Now I am changing the tactic, not max attack from the beginning. Very easy, try to understand car. A lot of things I learned from Maris because we spent 4 days during the test. We're not looking for a speed, but for the stability. Also, I don't want to crash the car because it's beautiful, it's perfect. I love it really, and I want it in one piece, not like last time. Lūks, man liekas, ir diezgan līdzīgi pagājušam gadam, man liekas. Man slikti atceros tās ceļa konfigurācijas, līdz to man daudz kas vienmēr ir jauns, bet man liekas, ka viņi bija līdzīgi pagājušam gadam. Sniegs ir mazāk, bet tas man pat netraucē šobrīd, jo man bišķi drošāk ir, ka tā saķera un tā ceļa paredzamība ir bišķi lielāka nekā, ja būtu sniegs daudz vai kaut kas tāds. Here we've got a lot of roads which are very twisty, but more narrow, more in the forest. But also a lot of crests. For me, this is the second time. Last time was 9 years ago already, when I drive at night on the rally. So a lot of things that are new for us. Ir tik daudz ko darīt un tik daudz, kur jāpieliek un vēl sniegs un vēl papildnieki un vēl balsis, bet tā mašīna ir kaut kādās reizēs tās neredzamības, ka tu kaut kur brauc un bremzē, viņi vienkārši apstājas, nezinu, metrā vienkārši apstājas, un tu vari darīt, ko gribi. Ir ritīgi forši un mums ir ritīgs prieks, ka tie dopi un visi viņi ir nobraukti un bez nekādiem mēsliem un problēmām un mašīnīte, viss ir perfekti. Un noteikti es krēslu uzlikšu augstāk par kādiem centimetriem, ja neko neredzu īstenībā. In one word, it was a drama because I can't see anything. I cannot drive at night because this is a big problem for me. It was first night stages and it was a drama, really. It was a drama. It was horrible, it was drama. I want to forget about it and waiting for tomorrow. Try to improve tomorrow. It's because I feel all right. Today several beautiful stages. Unfortunately, we have not done this how we supposed to do. But one stage, the first one in the morning was pretty good. 11 time overall. So
that's okay. I have to learn a lot about the stats, about the situation, but much more better than yesterday. I don't want to score myself because it's too early for this, but okay, I try to listen what Mari said, and the most important thing is that the car is in one piece for me. And the rally is finished, so Latvia accomplished for now. Maybe we'll see on Sarma Rally, probably. Tāpat šogad mēs turpinām arī drifts projektu. Mēs braucam visu čempionātu, Krievijas čempionātu driftu. Un ir daudz N-grupas mašīnas, A-grupas mašīnas. Un būvējam jaunu Peugeot R2 automašīnu, kuru bijām plānojuši arī būt šajā rallijā. Bet Peugeot Sports neatsūtīja mums detaļas un mēs nevarējām mašīnu savākt. Bet plānojam iziet jau uz Sarmu.